Mēs turpinām mūsu sarunu par bibliotekām, un, manuprāt, mēs tūlīt pat pāriesim pie sadaļas, kas ļoti daudziem vairs nav sveša. Jo sevišķi, bet ne visiem cilvēki, kuri ir savos gados ļoti jauni. Varbūt ar netik lielu dzīves pieredzi, bet kuri ir gatavi piedalīties. Ne tikai piedalīties, bet arī daudz ko padarīt, daudz ko iemācīties. Un šī visa procesa kopumā pienest arī pietiekami daudz labuma. Proti par brīvprātīgo darbu. Daudz jau teiks, Latvijā brīvprātīgā darba nav. Ja nu vienīgi hokeja čempionāts sarīko, tad visi ir brīvprātīgie. Uz lielajiem pasākumiem patiesībā jau nevajag taisīt 20,000 arēnā pasākumu, lai jūs kļūtu par brīvprātīgo. Es aicinu mūsu saviesīgajā pēcpusdienā pievienoties brīvprātīgo programmas vadītāju Intu Teterovski. Viņš ir izcils diriģents. Lūdzu, Inti, iekārtojies ērtāk. Ulbrokas bibliotekas vadītāju Daigu Brigmani. Daigi, jūs arī iekārtojaties ērtāk. Un Gulbenes bibliotekas reģionālā mācību centra vadītāju Sabīnu Jefīmovu. Sabīnu, arī jūs mēs aicinām. Ļoti labi. Ints Teterovskis divu brīnišķīgu jaunkuņu sabiedrībā jūtas pietiekami labi un visādi citādi. Nav nevainas, ja? Ļoti labi. Labdien, Īt. Kamēr vēl meitenes pucējās ar skaņas aparātiem, tev kā brīvprātīgo programmas vadītājam latvieši Latvijā un ne tikai latvieši, bet visā Latvijā ir cilvēki sapratuši, kas ir brīvprātīgais, ko viņš dara un vai vispār tas mums kādam ir vajadzīgs un tas ir pieņemami? Ja tā par definīcijās runāt, es domāju, ka drīzāk nē. Vēl nē. Vārdi kā tāda. Jo tas brīvprātīgā darbs jau tā jau ir patiesība sakot ikdiena, jebkurā mirklī, kas ir bijis līdz šim, vienkārši mums parādās aizvien jaunas lietas, kurām ir jauna nosaukuma, un man liekas, tas ir kaut kas tāds, ko, kā definīcija, kas mums vēl ir jauns, un arī ne tikai apziņā, bet arī tīri papīru ziņā un valstiskā līmenī un tā tālāk. Es domāju, tur ir daudz vēl rezervis, lai šis jēdziens, kā tas vispār tiek saprasts pasaulē, brīvprātīgā darbs, lai viņš Latvijā iedzīvotos ar pamatīgām saknēm un visi tiešām saprastu, kas ir kas. Vai brīvprātīgais Latvijā ir gados jauns cilvēks? Kas attiec uz manu pieredzi, mūsu pieredzi Rīga 2014, tad noteikti jā. Mums pat labam ir apmēram 250 brīvprātīgi aktīvi, kas ir, un tas vidējais vecums ir 20. 20? Ja sarēķinot visu kopā, jā. Vecāko tu vari nosaukt? 63, 63 jaunākie 14. 14? Jā. Amplitūda kolosāla. Jā, ir principā pilnīgi viss vecuma grupas. Protams, ir tā no kaut kā 25 līdz 35 ir vismazāk, un tad atkal no 35 uz augšu ir nedaudz aktīvāk. Bet tur jau specifiskāk jau. 250 bija grūti savākt? Ņemot vērā to, ka tā vēlme, mana vēlme ir šī Rīga 2014 ir atsevišķa programma, tad šī brīvprātīgo ir tāda sapņaina, bet es ļoti ticu, ka reāli es gribētu iesaistīt ap 200,000 brīvprātīgo. 2014. gada beigās varētu teikt, ka... 200,000. Apmēram 900 reizes jāpalielina tas skaits. Mums ir katrā gadījumā tur ļoti dažādi jau kā tiek brīvprātīgie piesaistīti un dažādas lietas, ko viņi dara. Protams, tur ir daudz specifikas, un mums, protams, Rīga 2014 tā specifika, ka mēs maksimāli iesaistām kultūras aktivitātēs, kultūras norisēs un saistībā... Cilvēkam ir kaut kas jāzina par kultūru? Nē, tas ir saistībā ar dažādiem projektiem, kas ir kā pilotprojekti vai arī tiks realizēti 14. gadā. Saistīta kultūras pasākumu organizēšana, kultūras procesa organizēšana dažādām lielām publiskām aktivitātēm, kas notiek. Tāds brīvprātīgs princips ir pusdienas labākajā gadījumā. No tādas gandarījums, kas... es domāju, tas galīgi kas prevalē par pusdienām un dienas samaks. Es domāju, ka ne tikai te jau ir, tāpēc es saku, redz, arī tu jau pats piemini, kāpēc es tavs jautājums prasīju, vai pie mums saprot, kas ir brīvprātīgais. Nē, jo patiesībā sakot, tā ir ārkārtīgi laba apusēji noderīga brīvprātīgā darbs ir. Pirmkārt, tev ir iespēja pamēģināt to, ko tu varbūt tu domā, varbūt tas tevi interesē. Varbūt tevi interesē, piemēram, kultūras pasākuma industrija kā tāda. Lieliski iespēja šeit caur šo programmu ir piedalīties, apskatīties, saprast, kā viņi veidojas, kas tur notiek. Mums ir arī dažādas apmācības. Un tad
saprast, tas tev interesē, tas tev neinteresē. Iegūst gan tie, kas organizē šo brīvprātīgā darbu, respektīvi rada šo piedāvājumu, un arī tas, kurš ir piedalījies kā brīvprātīgais. Renāru Koperu var satikt, Instu Tetrosku var satikt. Jā, Var protams. satikt ļaudis, kuriem varbūt es redzēju televizorā un iespējams viņi tev iedvesmos. Mums bija, piemēram, katru gadu ir brīvprātīgo diena, decembris 5. ja nemaldos, ir starptautiskā brīvprātīgo diena, un arī šogad mums bija, pagājušā gadā bija brīvprātīgo gads Eiropas, un bija gada noslēgums, bija vairāk konkursi, un arī tur bija kā brīvprātīgie, piemēram, tas notika Biržas mājā, un kā brīvprātīgie gidi, tanī dienā bija Elita Patmalniecis, Fredis, Valters Krauzi, kuri kā brīvprātīgie pirms tam viņi bija aizgājuši uz muzeju, viņi iemācījās, kas tās pa ekspozīcijām sagatavojas, un viņi vadīja veselu stundu garu ekskursiju, un katrā gadījumā Biržas profesionālie cilvēki, kas tur strādā, to ikdienā nodarbojās, teica, ka, principā varētu ņemt darbā. Pat tā. Jā, tā kā es saku, tā ir jauna pieredze, tā ir iegūst abas puses, viennozīmīgi tu pats arī iegūst, un tas jau ir tas svarīgākais, ko mēs prasām, kā tu jūties tas, kurš ir bijis brīvprātīgais, kā tev bija. Bija arī dažādi citi uzdevumi, mums jau arī bija arī nedaudz virtuves gala jāņemās, tad tur bija īpašie virtuves kursi, tur mums bija atkal UFO un Jāna Duļevska un dažādi sportisti daudz vēl arī. Katrā gadījumā visi ieguva un visi priecīgi skraidīja apkārt. Izraušanās no dzīves rutīnas arī kaut galā. Daiga Sabīne, kāda jums ir pieredze bibliotekā strādāt ar brīvprātīgiem? Vai arī vismaz daļai ar biblioteku, kas varbūt, es nezinu, pieteikušies atnest tikko atbraukušo grāmatu jauno krājumu pa trepēm augšā, piemēram? Vai svētdien pastrādāt jūs vietā, lai jūs atpūšaties, vai atnākt trešdienas vakarā bibliotekas stūrītī, padarboties ar maziem bērniem, kamēr viņu mammas lasa grāmatas vai sūta e-pastus vai apmaksā rēķinus internetā? Ļoti jauks pieteikums. Paldies, Uģi, par visas dienas darbu kopumā, bet ja par tiem brīvprātīgiem, tad jāsaka tā, ka arī biblioteka ir tā kultūra vide. Mēs izdejam ārā un patiesībā, sakot, iepriekšējo sarunas tika vairāk vērstas uz bibliotekas iekšieni, uz telpām, uz saturu, uz iespējām, uz inovācijām. Mūsu Ulbrakas bibliotekas brīvprātīgo jauniešu darbs saistās patiesībā ar to, ka mēs izdejam ārpus bibliotekas telpām pie senioriem, pensionāriem, kas savā laikā ir bijuši ļoti aktīvi bibliotekas apmeklētāji, lietotāji, un šobrīd ir problēmas ar lasīšanu, ar komunikāciju, ar vientulību un ar ikdienu, ar kuru viņi patiesībā saskarās vienatnē ar sevi. Un tad tas arī bija tāds inovatīvs motivācija, gan mēs tiešām radām pašmāju sadarbības partneros, un arī Komēnijus regio projekta, tādā atbalstītā projektā, kuru iniciatori patiesībā ir Polijas kolēģi Kilcē. Mēs esam tikai Stopiņu novads sadarbības partneri, un sadarbības puses ir skola, pašvaldība, biblioteka. Šeit ļoti labi sastrādājas arī visi šie 3 komponenti - sapratne, izpratne un atbalsts. Un tu zini, kas nāk pie tevis. Un es zinu, kas nāk pie manis un ko es varu prasīt un ko es varu galvenais dot. Bet šo jauniešu uzdevums bija tāds, protams, tur bija jāiegulda bibliotekāru darbs, sagatavojot, noskaidrojot, kas mūs pieņems, ko mēs gribam dzirdēt, kāds ir mūsu vēstījums, ar ko mēs dodamies pie šiem cilvēkiem, un tad otra puse, ka mums ir vajadzīgs laiks, lai mēs to sagatavotu. Un tad šī ciemošanās, šī saruna, priekšlasījums, tad jaunietis lasa gados vecākam cilvēkam, diskutē, analizē, domā, atkal ieguvumi daudz un dikti, un Tātad tādā veidā arī brīvprātīgie var izpaust savu labo gribu, un kā paši motivēja un teica, tas nav vienkārši, bet tas ir neieguldot īpaši lielus līdzekļus, tikai savu laiku. Mēs padarām grandiozu lielu darbu. Un es domāju, ka tam visam nāk līdz arī pievienotā vērtība dzīves skolai, sapratnei un arī vienaldzība, kaut kur iejūtība, kas ir tas, kas varbūt šodien sabiedrībā ar vien mazāk. Sabīne? Jā, ja mūsu sarunas temats šodien ir, vai brīvprātīgie var palīdzēt, tas tiek noformulēts kā jautājums, tad es viennozīmīgi varu atbildēt, ka jā, brīvprātīgie var palīdzēt, jebkurā jomā, un, protams, arī bibliotēkām. Lai arī Gulbenes bibliotēkai šī pieredze darbā brīvprātīgajiem nav liela, tā tomēr ir, un tā ir sekmīga, un varbūt tad es arī drusciņi pastāstīšu par to mūsu pieredzi. Lūk,
Mans darbs tieši saistās ar mācību centru. Tātad mēs veicam dažādas apmācības gan bibliotēku darbiniekiem, gan iedzīvotājiem. Šīs ir apmācības arī pēc mūsu pašu iniciatīvas, un apmācības ir bez maksas. Kā jūs iedzīvotājiem mācāt rīkoties ar kartotēku? Nē, vairāk gan tas ir vērsts uz IT lietām, jaunajām tehnoloģijām. Nu, lūk. Un šajā sakarā mums radās arī ideja, ka mēs varētu piedāvāt apmācības cilvēkiem mājās, tādus kā pirmos soļus darbā ar datoru, tiem cilvēkiem, kas ir kam ir ierobežotas socializēšanās iespējas. Tātad cilvēki, kas lielākā vai mazākā mērā ir piesaistīti mājām. Vai nu fizisku vai garīgu traucējumu dēļ, viņiem šīs iespējas ir liektas. Un tad, nu, lūk, mēs sadarbojoties ar sociālo dienestu, apzinājām šos savus potenciālos apmācību dalībniekus, kas ir Gulbenes teritorijā. Kopumā sarakstiņš izveidojās visai plašs, bija aptuveni ap 30 cilvēkiem. Un tad kopā ar sociālo darbinieku, ar bibliotēkas direktori Antru Sprudzāni, mēs apciemojām šos cilvēkus, braucām pie viņiem, uzrunājām viņus, aicinājām iesaistīties apmācībās, stāstījām par to, kāds varētu būt viņu ieguvums šajās apmācībās. Un tā kā centāmies motivēt, piedalīties un iesaistīties. Gala rezultātā, jāsaka, no šiem 30 cilvēkiem atsaucās tikai 6 cilvēki. Tā, tas ir, to pareiķināsim, 20%, tas ir daudz vai maz? Nu, es domāju, priekš pirmās reizes tas ir pietiekami. Tas ir pietiekami daudz, jo tālāk jau tā informācija aiziet, un tad jau atsaucība, mēs ceram, ka būs krietni lielāka. Nu, lūk, un varbūt arī nedaudz pastāstīšu, kā tad notika šīs apmācības. Tātad apmācības tika plānotas 2 nedēļu garumā. Pie katra no šiem cilvēkiem uz mājām tika aizvesta datortehnika. Tas bija gan portatīvais dators, gan multifunkcionālā iekārta. Tātad, lai varētu apgūt gan drukāšanas, gan skenēšanas, gan kopēšanas funkcijas. Un arī bezvadu vārteju, kas nodrošināja internetu pieslēgumu tieši šim cilvēkam mājās, lai viņš varētu darboties ar internetu. Un uz šo visu apmācību laiku šī tehnika bija pie cilvēka mājās. Viņš varēja arī pats darboties un mācīties. Ļoti svarīga lieta ir tā, ko es gribu pieminēt, ka mums bibliotēkai, pateicoties projektam 3. tēvadēls, tika izveidoti mācību materiāli, kas ir ļoti, ļoti vērtīga lieta. Un jāsaka, ka šie mācību materiāli nav tikai grāmatas formātā. Tie ir veseli kursi, saturīgi kursi izstrādāti, un kas ir brīvi pieejami ne tikai bibliotēkām, bet tik vienam. Un tos tie ir pieejami bibliotēku portālā biblioteka.lv, un tos var izmantot. Un arī mēs šīs mācības veicām tieši pēc šī jau gatavā materiāla izstrādātā, un tā kā tas arī atvieglo drusciņu mūsu darbu. Nu, lūk, par to, kas tad veica mums šīs mācības. Nu, tad, lūk, šajās apmācībās tad mēs arī iesaistījām brīvprātīgos sadarbībā ar jauniešu biedrību. Mums iesaistījās 3 jauniešu puisis un 2 meitenes, kas bija vidusskolas vecuma jaunieši. Un viņu uzdevums bija veikt apmācības, tātad parādīt šos pirmos soļus darbā ar datoru šiem cilvēkiem, kas iesaistījās. Nu, lūk, un katram no jauniešiem bija jāapmāca 2 dalībnieki. Nu, jāsaka, ka ieguvums ir tiešām liels mums bibliotēkai, jo mēs esam arī tagad tos pašus 6 cilvēkus, tā kā var teikt, tie ir mūsu lasītāji, jo bibliotēka arī piedāvā tādu iespēju, kā ar telefonu un interneta palīdzību sazināties ar bibliotēku, un mēs viņiem varam piegādāt grāmatas un žurnālus uz mājām. Tātad, to arī dara brīvprātīgie, kas aiznes vienkārši? Nē, ar to nodarbojas bibliotēka. To nodarbojas bibliotēka, tad mums ir šāds arī pakalpojums. Viņi tagad ir zinoši, ka tāda lieta ir, un tas notiek, un jau vairākus gadus. Nu, lūk, protams, ieguvēji ir šie 6 cilvēki, jo, nu, kā lai saka, viņiem ir krietni uzlabojusies dzīves kvalitāte. Viņi ir iemācījušies iedrošināti strādāt ar datoru, zina, kas ir dators, zina, kas ir internets. Neizejot no mājas, viņi var veikt savus maksājumus, viņi var sazināties ar draugiem, radiem, kaimiņiem. Tā tehnika palika pie viņiem, jā? Nu, tehnika, diemžēl, nepalika pie viņiem, bet viņiem ir visas iespējas, jā. Visas iespējas to darīt. Visas iespējas to Darbs darīt. Ar brīvprātīgiem. Es esmu pārliecināts, ļoti daudz bibliotekāri mūs skatās, un viņi saka, ne, viss ir ļoti skaisti, tā pieredze ir bijusi jums skaista un laba. Tas gaidītais efekts, cerētais efekts, viņš ir sasniegts. Varbūt viss nav bijis gludi, bet pirmā reizē ļoti labi. Tomēr ir kaut kādas likuma sakrības, ko jūs saprotat, kas ir jāievēro, nu, lai mēs negribu lietot šo vārdu, bet tomēr neapdedzinātos.
lai tomēr tās visas mūsu skaistās ieceres, viņas ietu to iedomāto ceļu. Kaut vai tajā pašā brīvprātīgo atlasē. Es pieļauju, ka varbūt pat daudz grib. Viņi grib, varbūt tāpēc, ka iet vēl 5 no manas klases. Viņš pat varbūt nezina, uz kurien viņš iet. Un mazums viņš pēc tam pamatīgi apdedzinas un paņem līdzi vēl kaut ko līdzi sev, kas varbūt vairs nav labi. Kas attiec uz mūsu pieredzi, mēs savā ziņā esam pašā sākumā tikai, jo līdz 14 gadam vēl zināms laiks brīdis ir. Bet tā svarīgākā lieta, ko mēs varbūt šeit arī nepieminējam, varbūt, ko es gribētu noteikti pieminēt, arī runāt par motivāciju. Un tā lieta, ko mēs paralēli, protams, ir iespēja var piedāvāt vai aiziet iemācīt kaut ko, vai var pavadīt laiku, bet tā svarīgā lieta, protams, ir tieši tas novērtējums, ko jau tu minēji. Un ļoti daudz, kur ārzemēs tā procentuālā sabiedriskā labuma, varētu teikt, jo tas, ja kurš brīvprātīgā darbs, tas sabiedrībai dod kādu labumu. Protams, tu arī iegūst kādas jaunas iemaņas vai pieredzi. Bet kaut kādā veidā to visu nodefinēt un panākt, lai tas brīvprātīgā darbs arī mūsu valstī tika uztvērts kā vērtība valstiski, piemēram, stājoties augstskolā. Piemēram, ja tu ej uz kādu prestižu darbu, arī tagad jau tā ir, ja tu ej uz kādu starptautisku koncernu, piemēram, Latvijā, ja tu gribi atrast darbu, viņi CV skatās, viņi meklē to elīti brīvprātīgā darbs. Ko tu tāpat vien izdarījis sabiedrības labā? Cik tu esi darījis sabiedrības labā, jo tas ļoti augsts kotējs. Pie mums pat labā ir izstrādāts, ir tāds izglītības zinātnes ministri izstrādājis. Jums Gāzijas biblioteka Riņķī rītā, 100 punktu. Tādu certifikātiņu viņš ir, jā, bet viņam pat labā nav svars. Un tas, ko īstenībā es domāju, mums varētu kopīgiem spēkiem vajadzētu pie tā piestrādāt, panākt to, lai tiešām šādi certifikāti kļūtu par ievērības cienīgu ne tikai mums lietu, ne tikai brīvprātīgajiem, kas to saņem, bet arī tālāk. Es jau tur ar dažām augstskolām jau paspēju parunāt, varbūt, piemēram, kredītpunkti. Vai kaut kas ir ļoti daudz motivējošas lietas, bet tur tiešām visi tie, kas šo brīvprātīgā darbu piedāvā. Bet tam vai vajadzētu pārvērsties par normu, ka tu vienmēr ejot strādāt brīvprātīgo darbu, domā, ko tu par to saņemsi? Nē, nav jau par to runa. Vienkārši ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kuriem tiešām ir brīvais laiks, un mums ir jāspēj viņiem piedāvāt šo brīvprātīgo laiku vienkārši saturīgi un kvalitatīvi pavadīt. Un tas ir tas, kur mēs varam apvienoties. Biblioteks tādā ziņā ir lieliska platforma. Es pirmoreiz dzirdu, ka ļoti daudz brīva laika. Nē, cilvēki man tas mazliet izbrīnīja. Bet jauniešiem, ko lielāko daļu jaunieši dara, cik ir kāda statistika, cik viņi pavada pie datora, interneta, vai tad nav tas? Tas nav rādītājs. Ir gan tas piekrīt, ka tas ir rādītājs. Nē, tas nav rādītājs, ka tikai tā var pavadīt laiku. Es to gribēju teikt. Darīts, bieži. Daudz tiek darīts, un tā atkal ir tā mūsu inovācija, motivācija, kaut ko vērst un piesaistīt. Daiga un Sabīne, jums noteikti ir kaut kādi vismaz tuvākā nākotnes plāni, kur tos brīvprātīgos varētu iesaistīt, jo noteikti kaut kāds vismaz maza sprauga tam maisam ir vaļā. Ir. Es nepateicu vēl pie iepriekš stāstītā, ka attiecībā uz brīvprātīgo darbu mēs vientuļos pensionārus, invalīdus novadā, kas arī ir sadarbība, protams, ar sociālo darbinieku, apmeklējam ik gadu Ziemassvētku laikā. Brīvprātīgo darbs ir tad, kad mēs radām šo te mīļumlietu, mīlestības dāvanu, attieksmi un aizejot pie viņa klātienē un pavadot atkal mazu brītiņu šajā kompānijā, varbūt negluži tādā teikumā, ja? Bet tas tā atkal ir tāda pieredze. Un otrkārt vēl mēs tiešām to dara biblioteka. Brīvprātīgi un absolūti neprasot par to un negaidot, kas man par to būs. Ja? Pilnīgi brīvprātīgs un var saņemt certifikātu. Bet ir pabeigts studijas un ne tikai vienas. Bet tas ir joks. Tad mēs arī šobrīd patiesībā gaidot un novērtējot sava novada 125. gada dienu bibliotekā aužam jostu. Bibliotekā aužat? Aužam bibliotekā jostu, kas ir katra iedzīvotāja viesa dalība un attieksme kontekstā, ka tu atstāji vienu rakstu elementu. Tas ir jāizdara. Tas nav piesitiens, tas nav ģimenes pasākums tādā nozīmē, ka tas ir viens raksts 5 vai 4 cilvēku kompānijā, bet tas ir ieguldījums, vismaz uz 10 centimetriem, un tā tie metri veidojās. Tas ir brīvprātīgs. Atkal pieeja 20 vairāk pāri, uz 40 skatāmies. Uz 40? Platums kāds? Tur ir ļoti jā, varat informāciju meklēt arī tīmekļa vietnē un vietējā presē. 23 rakstu diegi. Šobrīd es
knapi būšu atpakaļ, man jau ir komanda, kas tur mani gaida. Tur ir tautas lietišķās mākslas meistare, kuras vīrs ir šīs stelles veidojis, attiecīgi paredzot tautu. Kādu mēs zinām, dziedātāji, mēs taču zinām, cik ir jostas platums. Jā, nu, 20 mērķis dziedātājs. Un tātad 23 rakstu diegi, kas atkal prasa speciālu rakstu kombināciju. Nav mums latviešu ornamentikā folklorā tik daudz un piedāvājumā, lai tas tā būtu. Bet tas ir ieguldījums, par kuru mēs pilnīgi nedomājam. Dāgi, jūs noteikti tos 40 metrus kaut kur izstādīsiet? Jā, mēs aicināsim ciemos. Jā? Tur vajag panorāmas tiešraidi normalizēt. Pilnīgi noteikti. Es cerēšos šo Sabīne, jums ir kaut kādi plāni vēl attiecībā uz brīvprātīgajiem? Es varu teikt, ņemot vērā, ka mans darbs saistās tieši ar apmācībām bibliotēkā, es, protams, tā šauri skatos, jo es uzskatu, ka šī pieredze bija lieliska, un ņemot vērā to, ka bibliotēkai nav papildus finansējuma, lai maksātu lektoriem par paveikto darbu, tad jaunieši, ņemot vērā arī jauniešu zināšanas un prasmes šajās IT lietās, tas tiešām ir tāds vērtīgs atspējas. Bet es domāju, ka jebkurā bibliotēkas darbā, jebkurā nodaļā ir liekas rokas un gaišs prāts noteikti noderēs. Kā savērvēt pareizi to gaišo prātu? Tu jau pirms tam prasīja, vai bija grūti vai viegli 250. Nē, mēs jau runājam par taviem 20,000, ne 200,000. 200 atvainojas. Nē, mums vismaz ir tā, ka mēs esam Rīga ir liela pilsēta, un mums nav tikai brīvprātīgie no Rīgas, mums arī no Pierīgas un arī no Valmieras ir vairāk brīvprātīgie, kas ir. Mums vismaz tas viss notiek, internetā ir izveidot speciāla platforma mūsu mājaslapā www.riga2014.org. Tur ir tāda īpaša sadaļa piedalies, un iepriekšējā runātāja jau runāja arī, tur tā kā kaut ko tur varēja krāt, un mums arī tad visas brīvprātīgā darbs, viss tiek tā kā vairāk veidos, tā kā spēle, jebkurš brīvprātīgā darbs ir tā kā misija, kur izpildot, tu saņem kaut kādu konkrētu punktu skaitu, un tad tie punkti, jo vairāk tevi punkti, jo biežāk tu esi bijis, tāpēc saku, mērķis ir apmēram 200,000, diez vai mēs varēsim tos 3 personīgi visus iepazīt, 3 vēl var, bet 200,000 uzreiz pirmajā reizē būs grūti, un tad mums ir tā kā attīstības pakāpes, un tad jau ir tādi, kas ir regulāri, kas ir mazāk, un tad attiecībā, ja tu esi pirmo reizi, arī jautājums bija par apzināšanos, jā, nevienmēr ir daudz, kur ir dzirdēts, ka piesakās brīvprātīgi, bet diemžēl neatnāk. Tad mums vismaz tas procents dotā mirklī ārkārtīgi mazs, kur neatnāk lielākā, varētu teikt 99% ir bijuši pāris cilvēki, kas, bet arī paziņo, vai veselības stāvokļa dēļ, vai kā viņi netiek, tā kā ļoti korekti tas viss notiek arī no tiem, kas vēlās to darīt. Un tad arī vācot šos punktus, cilvēks tad var tikt pie tādām sarežģītākām, interesantākām jau tādām misijām, un arī es jau zinu, ka es varu uzticēties tam cilvēkiem, viņš jau ir izgājis cauri vairāk. Viņš ir vienreiz, divreiz, trīsreiz sev pierādījis. Mums, piemēram, tā arī bija lielajā talkā, bet tāpēc es arī saku, mums ar kultūras sfēru lielā talkā mums bija nevis talkošana, bet mēs veidojam to pasaules karti no pudeļu korķīšiem plasmas, kas tika savākt. To arī visu skaitīšanu, tur bija ārprātīgi darbs, vairāk kā 1 miljons korķīšu, katrs bija tajā maisiņā. Tur apmēram tā skaitīšana aizgāja 36 stundas no vietas. Bija brīvprātīgi, kas vienkārši gāja katram maisiņam cauri, tur bija vārds uzvārds, tika vilkts ārā. Katrs korķīšs mums nevajadzēja skaitīt, mazliet tās lapiņas un pēc tam kopīgo rezultātu. Un arī izveidoja to karti. Tā kā mēs vienmēr meklējam arī tajā brīvprātīgā darbā, lai nav vienkārši iet un izdalīt lapiņas, piemēram. Protams, ka tas arī šeit tad gadās, ka tas ir svarīgi, bet vienmēr atrast kaut ko interesantu, lai tam ir kaut kāda radoša lieta, ko tu pats no sevis var dot. Lai viņš tajā laikā arī iegūst priekš sevi. Tieši tā, ka viņam arī ir ne tikai mehāniski kaut kas jādara, bet viņš arī ir ieinteresēts kaut ko pats izdomāt, radīt. Un kas attiec uz mums, piemēram, mums arī tās misijas ir regulāri. Tagad, jo vairāk ies tuvāk 14. gadam, jo arī biežāk būs. Bet tagad mums jau ir maijā, mēs noteikti esam Eiropas dārzu svētkos. Tā kā, ja kāds skatās no Rīgas vai kur, vai no Pierīgas vai tālāk. Kādu lāpstas čunītī? Noteikti. Lāpstas gluži nevajag, bet ir Eiropas dārzu svētki. Tas ir tur, kur lielākā daļa Eiropas vēstniecības rāda sev Vērmanas dārzā 12. maijā būs. Tur noteikti mums būs vajadzīgi brīvprātīgie. Tāpatās mēs arī sadarbojamies arī ar Nordea maratonu. Arī tur būs vajadzīgi mūsu brīvprātīgie, kur arī mums būs īpaši speciāls mūsu Rīga 2014 brīvprātīgo komanda, kas ne tikai darbosies, bet arī radoši prezentē sev. Pieņems darbā jaunus biedrus, principā.
Par jauniem es saku, tā kā man vajag 200,000, tad es būtu laimīgs, ka viņi pieteiktos aizvien vairāk. Ja mēs mēģināsim iesaistīt bibliotekas. Es ļoti ceru, ka pēc šīs sarunas tu noteikti pieteiksies. Es? Jā. Es neko īsti vērtīgu nemāku savā dzīvē darīt. Nu redz, tad beidzot tev būs iespēja kaut ko jaunu iemācīties un izrādās varbūt tu kaut ko vari. Nē, es izdomāju to, ka mums ir 800 bibliotekas. Mēs ir 800 bibliotekas. Ir 800 bibliotekas. Bibliotekas vispār ir ļoti laba platforma. Tas ir tāds tīkls, kur tu var savākt 400, nevis 200. Jā. Tā, kad varbūt bibliotekas tev jāiet pēc šīs tiešraides tiekamies sarunā. Pie trešā tēvdēla jāiet un jāsaka koncepcija. Bet tas ir autiņos. Tā mēs noformulējam šobrīd, bet arī brīvprātīgajiem bibliotekā ir vieta. Ir vieta un nevajag baidīties un vajag darīt un nevajag gaidīt, ka kāds cits to izdarīs. Tas nozīmē to, ka arī dzīvo šeit un tagad, tajā vietā, kur tu esi. Skolēnam vai jaunietim vai vienalga, kur vecuma cilvēkam nevajag gaidīt īpašu lozungu, kas viņu uzrunā, ka nāc rīt 3, mēs darīsim to un to. Nāc un prasi, ko es varu darīt. Tieši. Un novērtē to, ka viņš ir piedāvājis sevi ar savu kādu pakalpojumu vai iespēju. Mēs pirmīt runājam par grāmatu krājumu, un bieži vien bibliotekārs pasaka, nē, paldies, piedod, bet šo grāmatu mums nevajag. Tad brīvprātīgiem laikam pateikt, nē, uzreiz arī nedrīkst, ne? Protams, ka tā ir tāda zināma taktika, bet arī tam var atrast risinājumu. Es domāju, ka tas ir risināms. Bet tālāk kā bija brīvprātīgie bibliotekā? Mazgāja logus? Jā, kā reiz tieši Ubraks bibliotekai gaiši logs. Tas jau var nav maz. Labi, paldies, ka atnācāt. Bet ar Intetraus, ka jums ir jāsatiekas, arī trešo tēvdēlu iesaistīsim. Mēs savāksim 400,000 sev vajag. Un pēc tam tie 400,000 no 2017. gada sāks rotēt pa visām bibliotekām. Tas jau nav kā pašmērķis, vai 200,000, bet vienkārši, lai 2014. gadā visi, kas ir Rīgā, jūt, ka tie ir viņu svētki. Nevis viņi vienkārši kā vērotāji, bet kā dalībnieki. Mani svētki, protams. Tie tiešām ir Rīgai svētki. Tie 400,000 pēc tam izklīdīs pa visu Latvijas bibliotekām. Mums tagad ir tie svētki, ko mēs viņus gribam sajust. Nē, sāksim otrādāk. No bibliotekām. No mazākā uz lielāku. Visu laiku. Vienos svētkos. Visu laiku. Paldies, ka atnācāt. Paldies, ka padarījāt pieredzē. Brīvprātīgiem, ka viņi ir. Jā, bet protams, bet tāda vienmēr būs. Cilvēkam ir vienmēr vēlme bijusi darīt kaut ko un iegūt kaut ko jaunu. Kādā veidā tas ir cits jautājums. Paldies. Es lūdzu mums vēl šajā brīdī video. Visi tie, kas pieslēgušies šajā brīdī, mēs vēlreiz gribētu jums parādīt šo brīnišķīgo mākslinieku darinājumu, kas liek aizdomāties, manuprāt, teju visiem. Ko mēs varam darīt savas bibliotekas labā? Labdien! Pirmoreiz es ienācu bibliotekā, jo ārā bija augsti. Es zināju, ka te nevienam nav liekts pasēdēt. Izrādījās, biblioteka ir vajadzīga daudziem. Nākamreiz es atnācu, lai tiktu internetā. Es gribēju parunāt ar vienu meiteni. Taču saruna īsti nevedās. Es sapratu, ka man strauji jākļūst gudrākam. Tas kļuva arvien interesantāk. Tā es kļuvu par arhitektu. Tagad es esmu aizņemts, tomēr joprojām mēdzu atnākt uz biblioteku, jo tā joprojām ir vajadzīga. Biblioteka dod mums tik daudz. Pajautā savus bibliotekas darbiniekam, ko tu vari dot tai pretī.